Korupcija valsts pārvaldē būtiski negatīvi ietekmē cilvēku dzīvi dažādos veidos. Tā grauj uzticību valdībai un varas struktūrām, kavē attīstību un rada netaisnību. Šeit es vēlos minēt 7 punktus, kuros konkrēti korupcija dara kaitējumu cilvēkiem. Pirmais punkts ir resursu izšķērdēšana. Korupcija bieži nozīmē, ka valsts līdzekļi tiek izlietoti nelietderīgi. Tie nonāk korumpētu amatpersonu kabatās, nevis sabiedrības vajadzībām. Šeit lielisks piemērs, man liekas, ir Dobeles korupcijas trase Viktoram Aichmanim, kārojās toreiz, kad tur gar viņa zemnieku saimniecību tiek noasfaltāts ceļš, posmā, gar kuru viņš ir sagrābis sev caur viltīgu un krāpniecisku privatizāciju, dažādas lauksaimniecības zemes, un, viņš esot pie varas, esot samērā ietekmīgs politiķis, panāca, lai tas tiek izdarīts. Vienlaikus aiztrautnieku ciematam tai pašā laikā vajadzēja asfaltātu ceļu, viņiem tas netika, viņiem nācās ilgus gadus cīnīties, un, ilgus gadus nācās braukt pa zemes ceļu, bet viņi ar laiku to tomēr dabūja. Bet, tas ir piemērs ar resursu izšķērdēšanai. Otrs piemērs ir nepieejami pakalpojumi. Korupcija padara sabiedriskos pakalpojumus dārgākus un grūtāk pieejamus. Protams, ir jāuztur visādi, valdes locekļi, kuri vēl sūc sev resursus ārā, tad pakalpojumi paliek dārgāki. Es domāju, lielisks piemērs šeit ir Dobeles namsaimnieks. Cilvēki ir mani jau vairākas reizes uzrunājuši saistībā ar to, ka tur reizēm tiek aprēķināti, rēķini par pakalpojumiem, kuri nemaz nav tikuši veikti, un gana bieži, ja kaut kas arī tiek darīts, tad tā cena ir nesamērīgi dārga. Un, attiecīgi, ka pakalpojumi no namsaimniekas puses ir nemērīgi dārgi, nav kvalitatīvi, un, tas dzīvojamais fonds, ko apsaimnieko Dobeles namsaimnieks, Dobelē ilgus gadus ir izteikti noplucis. Nākošais punkts ir sociālā nevienlīdzība. Korumpētā sistēmā, protams, tiem, kas ir pie silas, kas aizraujas ar korupciju, ir dzīvot kā siļķei taukos. Tur vispār nav nekāda problēma, viņiem forši. Bet nauda visādiem sociālajiem pabalstiem tiešām, viņa nav pieejama. Un tas arī Dobeles novadā ļoti konkrēti izpaužas ar to, ka, pašvaldība nav spējīga piedāvāt cilvēkiem dzīvokļus, sevišķi jaunajām ģimenēm pa izdevīgām cenām, jo viņiem pašiem vienkārši nav tie dzīvokļi, jo tā nauda, pa kuriem kādas dzīvokļus varētu celt, tiek pa labi pa kreisi izzakta, lai varas kungi, sevišķi ZZS elite, varētu uzdzīvot ar uhu. Attiecīgi, ir liela sociālā spriedze, arī bērnu pabalsti ir niecīgi, citās pašvaldībās ir instrumenti, ar kuriem tam visam palīdz. Protams, šeit tas ir ne tikai, pašvaldības līmeņa jautājums, bet arī valsts līmeņa jautājums. Bet, valstī jau arī varas ir tie paši pa lielam, kas saimnieko šeit Dobeles novadā. Attiecīgi, rezultāts ir tāds, ka sociālās nevienlīdzības dēļ dzimstība krītas. Viņi ir mazi, jo cilvēki nevar vienkārši nodrošināt sev mājokli. Un ir arī tādi varianti, kur ģimene, tātad tēvs un māte 3 bērniem, tepat Dobelē dzīvo vienstab dzīvoklī. Tātad 5 cilvēki dzīvo vienstab dzīvoklī. Vai, piemēram, ģimene ar 5 bērniem dzīvo
divstabu dzīvokli. Nu, tas, protams, nav labi, tas nav taisnīgi, un pašvaldība šeit arī nekādi nevar palīdzēt šiem cilvēkiem. Un, nu, protams, citi cilvēki redzot šādus smagos stāstus apdomā, vai tiešām uz to iet, vai ne. Ir cilvēki, kur saka, labi, mēs tām grūtībām iziesim cauri, bet ir cilvēki, kur arī tam tomēr, kā lai sakam, nu, nepiekrīt un izšķirs par mazāk bērniem. Un, nu, ja mēs paskatāmies Dobeles novada pašvaldības ziņās, tad mēs redzam, ka faktiski katru mēnesi nomirst aptuveni 2 reizes vairāk cilvēku nekā piedzimst. Tātad, sociālā nevienlīdzība viennozīmīgi ir korupcijas sekas, ir skaidrs Zaļo un Zemnieku savienības rokraksta elements, un tas nāk par sliktu. Nākošais punkts būtu taisnīguma trūkums. Korupcija tiesu sistēmā. Nozīmē, ka taisnīgumu var nopirkt. Par to Viktors Aichmanis un tiesnese Adgere māk dziedāt tiešām spilgtu dziesmu. Jā, viņi pret mani pieņēma ļoti netaisnīgu lēmumu, kuru es, kā lai saku, jau pārsūdzēju. Nu, tas pārsūdzēšanas tiesas process vēl tikai būs. Viņš būs tikai vēl pēc mēneša aptuveni. Bet, tas viss notiek. Bet Latvijā tiešām korupcija tiesu sistēmā ir. Es esmu par to pārliecināts. Un, ar naudu var nopirkt sev labvēlīgus tiesas spriedumus. Tas Latvijā tā ir. Un kaut kādi kontroli instrumenti, kas kaut ko tādu ierobežotu, Latvijā teorētiski eksistē, praksē nē. It kā viņi ir, bet viņi nodarbojas vairāk ar tādu ilūzijas radīšanu, ka viņi pastāv un kontrolē. Jo tie rezultāti ir gaužām niecīgi, gaužām nožēlojami. Nākošais punkts ir ekonomiskā stagnācija. Ekonomikas izaugsme Latvijā reiz ir tāda, kāda viņa ir. Un no otras puses, protams, arī, ja iedzīvotāju skaits visu laiku krītas, tad ar ekonomisko izaugsmi ir kā ir. Tad tas ekonomiskās stagnācijas elements iet kopā roku rokā ar sociālo nevienlīdzību. Korupcija, protams, kavē investīcijas un ekonomisko izaugsmi, jo uzņēmumi neuzticās sistēmai, kurā jāslēdz neoficiāli darījumi, lai iegūtu līgumus vai atļaujas. Šeit zelta piemērs viennozīmīgi ir Vitauts Paškauskis, Dobeles karalis. Viņam ir liela ietekme uz visādiem komerciāliem darījumiem Dobeles novadā. Viņam ir izteikti stingra kontrole pār Dobeles pašvaldību. Viņam ir savs cilvēks, Ivars Gorskis, pie šprices, viņa rokas puisis. Un, tāds konkrēts piemērs šeit bija, ka gribēja Dobelē ienākt Lidl iekšā, veikals Lidls. Un, viņš neienāca. Un, cik es esmu sadzirdējis no cilvēkiem, bet tas iemesls bija, ka Paškausks pateica, nē, te nebūs. Jo, viņam ir, kā lai saka, visa tā zeme tur zem Rimī. Viņš labi pelna caur to, ka tur Rimī virsū stāv. Un, ja būs lielāka konkurence apkārt, tad tas Rimī varbūt tur neturēsies vairs tik labi. Jo cilvēki jau vairāk arī nepaliek. Un varbūt viņš no tās savas zemes, kas ir zem Rimī, vairs nevarēs gūt tik liels nomas ieņēmumus. Jo būs lielāka konkurence, Rimī būs mazāk ieņēmumi, vairāk cilvēki ies uz citiem veikaliem. Un, ekonomiskā stagnācija, mazāk konkurence, uzņēmumi nevar investēt. Un tad, protams, ir arī uzņēmumi, kuri jau laikus izšķirās pret investīcijām mūsu pusē, jo,
korupcija caurvīja valsts pārvaldi dažādos veidos. 6. punkts būtu sabiedrības morāles degradācija. Jā, to es varu ļoti intensīvi apstiprināt, ka tas tā ir. Korupcija veicina nihilismu un neticību, ka godīgums un centības spēj nodrošināt labāku dzīvi. Nihilisms ir dziļa vienaldzība pret visu, kas apkārt notiek. Varbūt tādā žargonā cilvēki to drīzāk saukt par tādu pohuismu. Tas izpaužas arī ar laiku tad alkoholismā, jā, jo, tev viss pie kājas, kāpēc nenodzerties. Tas, man liekas, iet roku rokā arī ar samērā zemo dalību vēlēšanās. Parasti vairāk kā puse vispār uz tām vēlēšanām neaiziet. Pagājušajā gadā bija Eiropas Savienības vēlēšanas, tur daudzās vietās mazāk kā 30% aizvilkās pie urnas. Cilvēkiem ir baigā vienaldzība pret to visu, jo korupcija ir un paliek, un pagājušajā gadā bija arī tas skandāls par to vēlēšanu manipulāciju, kur firma, kas bija saistīta ar Vienotību, arī tur drukāja zīmes. Tās vēlēšana zīmītes priekš CVK, priekš vēlēšanām, un tur bija kaut kādi greisi gadījumi, jo viņi tur deva bonusus tad Vienotībai, un tur izcēlās kaut kādus kašķis, un pat ģenerāla prokurors sāka tur kaut ko izmeklēt. Viņš kaut ko izmeklēja, vismaz viņš apgalvoja, un beigās viņš teica tā, pārnestā nozīmē. Jā, es izmeklēju kaut ko, bet es neteikšu ko, un korupcija nav. Čau, sveiki. Jā. Tas, protams, nerada uzticību sistēmā, tas nerada iespēju, ka kaut kas tiešām godīgi ir ticis izmeklēts, bet gan, iezīmēs skaidra ainava, kad netaisnība ir uzvarējusi, nekrietnums ir vinnējis un vēlēšanas Latvijā tiek manipulēts. Tādu iespēju tas atstāja, un cilvēki zaudē vēlmi iesaistīties politiskajos procesos, zaudē vēlmi mēģināt kaut ko darīt, pūlēties, virzīties uz priekšu, jo, ja tu kādu mazumiņu izdari, tad pa to laiku korupcijas lordi jau 3 lielus soļus paspējuši paiet uz priekšu. Teiksim, arī tā visa korupcijas lieta ar Īgati, jā, kas te Dobelē bija, un kur ZZS ir ļoti, ļoti dziļi iesaistīta, bija tāda, ka tā Īgate katru gadu uzvar miljoniem vērtos iepirkumos. Reāli tā soda nauda, kas viņiem tur bija jāmaksā 100,000 eiro, ir nieks uz nozaktās naudas fona. Nieks. Viņi to atpelna ātrākā gada laikā. Tas ir vienkārši, kā lai saka, biznesa izdevumi, biznesa risks. Ja? Katrā biznesā ir tā, ka ir labāki laiki, ir sliktāki laiki. Viņiem sanāca tur šmuts ar korupciju, viņiem kādu gadus nebija tik liela ienākuma caur melnajiem biznesiem. Ak tu Dievs! Viņi tagad turpina te visu kaut ko remontēt, visu laiku atkal vinnē pašvaldības iepirkumos, un Laila Šereiko arī tur vēl ar vienu ir piešpricis. Tā kā netaisnība te ir uzvarējusi, un, jā, nav taisnība. Nav taisnība, kas ir slikti. Jā, 7. punkts, tad būtu dzīves kvalitātes pasliktināšanās. Tātad infrastruktūra ir sliktā stāvoklī un ir zemes kvalitātes pakalpojumi. Šis punkts viennozīmīgi jau tika pieminēts manā pirmajā 25. gada kampaņas video, ja, kur es teicu, ka te daudz dzīvokļu māju kvartālos infrastruktūra ap mājām ir bieži vien ļoti nožēlojamā stāvoklī.
kā viņa ir tikusi uzcelta pirms gadiem 50, 60, 70, tā viņa ļoti bieži tur tādā stāvoklī ir arī palikusi. Un, tie celiņi un tās brauktuves, viņas vienkārši drūp kopā un rada briesmīgu iespēju. Ja. Un, ja mēs runājam par zemes kvalitātes pakalpojumiem, tad šeit, kā piemēru, varētu minēt Dobeles namsaimnieku. Jau iepriekš šai sižetā viņi bija pieminējis. Ir ar tiem pakalpojumiem, bet arī sabiedriskais transports kursē retāk. Un, ar dažādiem pakalpojumiem ir, kā ir. Ar biblioteku arī nav pārāk forši, viņi taisa ciet darba dienās 5. Kam līdz 5 jāstrādā, vispār tur nav varianti tikt. Tas arī kaut kā ir slikti. Tas tiešām ir punkts, kas mums visu ietekmē. Un attiecīgi var rasties tagad jautājums, kāpēc vispār ar to visu ņemties? Kāpēc cīnīties, kāpēc darīties? Un, atbild uz to būtu tāda pati, kāpēc mājā tīrīt grīdu, kāpēc slaucīt putekļus. Grīda ar laiku tāpat atkal piesmērēsies. Uz skapja augšas pēc kāda laika atkal būs putekļi. Bet, ja cīnas, ja ņemas, ja daras, tad vismaz uz kādu laiku ir labāk. Un, tā, protams, savā ziņā ir cīņa pret veidzirnavām. Šeit nav nekāda spekulācija. Bet, kas nemēģina, tam neizdosies. Censties, vajag pūlēties, vajag darīties. Un tas ir tas, kas mani motivē, saprot, ka daudzi citi to cerību ir zaudējuši un domā, ka nekad nekas nesanāks un viss izgāzīsies, bet, vismaz tagad es pēc atpūtas tomēr spēju kaut kādu motivāciju sevī atrast. Paldies, ka skatījāties!